Sveicināti! Mani sauc Ilute Repule, un šis ir sevis apzināšanās skolas videoblogs. Šajā video es vēlos ar jums padalīties ar dažiem paņēmieniem, kā mācīties viegli un ar labsajūtu. Es atceros tos laikus, kad es mācījos pamatskolā, un tagad es saprotu, ka pati pamata problēma tam, kāpēc dažos priekšmetos manas atzīmes nebija sevišķi izcilas, bija tas, ka mūs nemācīja, kā ir pareizi jāmācās. To mums skolā nemācīja. Un nevis tāpēc, ka man tur bija kaut kāds mācību priekšmets vai viela par grūtu, nē, bet tāpēc, kad mums to skolā nemāca. Bet mūsu laikos prasme ātri un efektīvi mācīties un apgūt kaut ko jaunu, tie ir nepieciešamie noteikumi, lai vispār sasniegtu panākumus dzīvē. Kā iemācīties pareizi mācīties? Kā mācīties ātri un efektīvi? Vai mums to māca skolā? Pēc manām domām ir tas, ka skolā mums māca jebko, tikai neefektīvai apmācībai. Bet toties pastāvīgi mūs testē. Dažreiz liekas, ka pasniedzēji uzskata, ka skolniekiem un studentiem vajag kaut kādā tādā maģiskā veidā apgūt to, ko viņus māca. Un jāatzīmē, ka dažiem skolniekiem un studentiem tas ir tiešām pat izdodas. Bet tie laimīgie reti kad aiznes savas zināšanas tālāk par eksāmenu istabu. Un kā rezultātā rodās daudz un ne uz ko nepamatotas teorijas par to, ka it kā ir spējīgi cilvēki un nespējīgi. Ir izstrādāti tūkstošiem testu, kuri palīdz atpazīt, cik bērns ir spējīgs vai nespējīgs. Bet es esmu pārliecināta, ja mūsu 2 un 3 īpašniekiem parādītu, paskaidrotu, kā vajag mācīties, viņi ātri vien ieietu spējīgo un apdāvināto skolnieku rindās. Katrs cilvēks, katrs no mums ir piedzimis ar tikai sev raksturīgām psihes īpatnībām un rakstura īpašībām. Tad, kad cilvēks pazīst sevi, tad, kad viņš apzinās to, ko viņā ir ielikusi māte daba, mācīšanās vairs nesagādā problēmas. Mēs nevaram būt meistari visās lietās. Dabā tas nav tā iedomāts. Bet mēs varam kļūt par meistariem tajā jomā, kurā mums ir iedzimtas visas nepieciešamās īpašības, kuras ir tikai jāattīsta, bet pareizi jāattīsta. Lai nebūtu tā, kā jūs redziet sev zīmējumā priekšā. Ja, jo vai kā Einsteins ir teicis, kad mēs visi esam ģēniji, bet ja jūs vērtēsiet ziltiņu pēc viņas spējām uzrāpties kokā, tad viņa nodzīvos visu dzīvi, domājot, ka viņa ir muļķe. Ja, tā tad nevis tiek izcelta katra bērna, katra cilvēka individualitāte, bet, kā jūs redziet sev priekšā zīmējumā, visiem tiek apgriezts, viss sataisīts taisni kvadrātiņi, visiem ir jādomā vienādies un jābūt vienādiem. Nākamais šķērslis, kāpēc ir grūtāk kaut ko jaunu iemācīties, ir tas, ka cilvēks pamēģina kaut ko, un pēc tam nomet malā, neturpina. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri ar prātu viņi zina, ko un kā darīt, bet pati prasme vēl nav iestrādājusies.
Un tieši šis stāvoklis var būt par sava veida lamatām, jo zināt, tas vēl nenozīmē izdarīt kaut ko. Ja jeb zināt ceļu un noiet, tas nav viens un tas pats. Noiet ceļu nozīmē iegūt jaunas prasmes, un iegūt jaunas prasmes var tikai darot. Šajās lamatās bieži iekrīt cilvēki, kuri apmeklē dažādus pilnveidošanās kursus. Cilvēks iegūst daudz informācijas, bet līdz pielietošanai praksē parasti ir tā, ka viņš pamēģina vienreiz, pēc tam uzreiz gaida rezultātus, bet, lai būtu rezultāti, ir jādara pastāvīgi. Pastāvīgi jāpraktizējās. Piemēram, Līga atrada kursus internetā, kur viņa var iemācīties izgatavot lelles. Viņa sāka mācīties, apgūt tehnoloģiju, un sākuma etapā viņai vajag pastāvīgi skatīties instrukcijās, skatīties, kā un ko darīt. Bet, ja Līga centīsies, tad agri vai vēlu viņai parādīsies prasmes. Un tas jau nozīmē, ka viņa pāries uz nākamo līmeni, kur viņai jau aizies šī leļu izgatavošana automātā. Viņai vairs pēc papīra nevajadzēs skatīties, ko un kā darīt. Bet tagad pieņemsim, ka Līgai ir draugs Juris. Un Juris ir nolēmis iemācīties braukt ar velosipēdu. Viņam pašā sākumā vajadzēs saprast, ar kādu spēku spiest uz pedāļiem, kā pagriezt stūri, kad vajag atbalstīties ar kāju pret zemi un tā tālāk. Tad iegūt prasmes, lai gala rezultātā Juris iemācītos braukt ar velosipēdu. Pagaidām Jurim vēl nav iestrādājušās noturīgas prasmes, bet viņš turpina mācīties. Vēl kāds šķērslis var būt uz jaunu prasmu iegūšanu, tā ir pozīcija, kura saucās "Es jau visu zinu". Šī pozīcija aizver vispār visas iespējas iemācīties kaut ko jaunu. Un mēdz būt tā, ka cilvēkam liekas, ka viņš jau atrodas tādā līmenī, kā viņu vairs vispār nekas nevar pārsteigt. Viņš visu vienmēr zina. Bet tad, kad sāc ar viņu komunicēt, tad rodās jautājums, vai viņš tiešām zina, vai viņš domā, ka zina. Nākamais šķērslis ir sastopoties ar kaut ko jaunu, cilvēks var izjust apjukumu. Un tas ir patiesībā normāli. Grūtības iestājās tad, kad cilvēks sāk no šī stāvokļa izbēgt. Piemēram, Rīgai uzdāvināja pēdējo iPhone. Viņas to paskatījās, nobijās, pierasto pogu nav, dizains vispār savādāks, kā ar to rīkoties, ko darīt, neko nesaprot. Vispār nav nekādas skaidrības. Tad Līga iekļuva apjukuma stāvoklī. Šis stāvoklis viņai ir diskomforts, un viņa vēlās no tā ātrāk atbrīvoties. Un ko Līga dara? Viņa ieliek jauno telefonu kastītē, kastīti kaut kur tālāk skapī prom un palūdz saviem draugiem vairāk nedāvināt tādus jaunus telefonus. Viņai ar veco telefonu pietiek, pie tā jau ir pierasts un tur ir viss vienkārši. Kāpēc cilvēkiem tik ļoti nepatīk apjukuma stāvoklis? Drīzāk jau tas ir tāpēc, ka tieši šī apjukuma pēc viņus bērnībā, skolā bieži saukāja par stulbeņiem, palīgskolas absolventiem, ka neko nesaprot no jaunā. Arī stundu laiks ir ierobežots, un tāpēc skolniekiem ir jāatbild ātri un pareizi. Nav laika ilgām pārdomām. Bet, ja skolnieks iekrītot apjukumā mēģina padomāt, lai atrastu izeju, tad parasti viņam šādu iespēju nedeva. Nezini, sēdies 2. Pazīstams stāsts.
pazīstams. Un tāpēc līdzīgie emocionālie saspringzinājumi, viņi krājās mūsos. Un rezultātā cilvēks mēģina izbeigt no visa, kas varētu šo apjukuma stāvokli izsaukt. Apjukuma stāvokļos cilvēks parasti visu pamet. Viņš tā kā saka sev, man tas nepatīk, tas nav mans. Kā tikt galā ar apjukumu? Piemēram, kad Līga ieraudzīja jauno telefonu, viņai vajadzēja sev pateikt, ok, jā, es atzīstu, ka es tagad atrodos apjukuma stāvoklī un es vispār neko no šī telefona nesaprotu. Šis telefons man ir jauns, bet tagad es palasīšu instrukciju un lēnām iemācīšos, kā ar šo jauno telefonu rīkoties. Tātad ņemam instrukciju un sākam spaidīt pa pogām. Nākamais šķērslis, kurš traucē efektīvi mācīties, ir nesaprotamie vārdi. Cilvēks var noklausīties lekcijas, video ierakstus, izlasīt grāmatu kalnus, bet galvā viņam vienalga nekas nepaliks. Un tad viņš sāk šaubīties par savu intelektu. Vai arī uzskata, ka materiāls ir pārāk smagu viņam, vai arī lektors neskaidri tur kaut ko stāsta. Kas ir jādara, lai neiekļūtu nesaprotamo vārdu lamatās? Pirmais, uzmanīgi pārbaudiet, vai visi dzirdētie vārdi jums ir saprotami. Vārdi tā ir tikai skaņa. Ja šī skaņa kaut kam atbilst, ja jūs variet to pareizi dekotēt konkrētos priekšstatos, tad jums problēma nebūs. Jo jūs taču ziniet, ka visvairāk mums skolā nepatika tās mācības, kurās mēs nesapratām terminus. Bet tikko kā vārds tiek paskaidrots, ko viņš patiesībā nozīmē, uzreiz palika vieglāk apgūt vielu. Tātad noteikti pārliecinieties, vai jūs saprotat to vārdu, ko jūs dzirdat vai lasat. Nākamais veids, kā efektīvi mācīties, ir konspektēt. Kāpēc? Tāpēc, ka konspektēšana palīdz viegli sabalansēt ienākušo un izejošo informācijas plūsmu. Ir tikai jāiemācās pareizi konspektēt. Šajā īsajā video es pacentos iepazīstināt jūs ar vienkāršiem pašizglītošanas pamatiem, un es ceru, ka informācija jums izrādījās noderīga, un es būšu pateicīga, ja jūs padalīsieties ar saviem draugiem un paziņām ar šo video, un pagaidām visiem ar tā, un līdz nākamajai reizei.